Esi sveicināts Esproto kanālā. Šodien kaut kas mums ir no neo-retro stila. Chrysler PT Cruiser. Ir liela iespēja, ka tev šis auto nepatīk, bet man patīk. Es mēģināšu paskaidrot, kāpēc. Tāpēc griežam kameriņķī. Sāksim ar to, kas tad ir neo-retro. Es domāju, ka šis nosaukums ir aizgūts no arhitektūras. Arhitektūrā bija tāds periods, ko sauc par historismu. Un pamatā ir tas, ka arhitekti, dizaineri, ēku attīstītāji skatījās un šķirstīja pagātnes lapas un meklēja senās ēkās kaut kādus dizaina elementus, kurus var izmantot būvējot jaunas ēkas. Un tādā veidā Rīgā ir uzbūvēta neogotikas stila ēka, kā piemēram Latvijas Mākslas akadēmija. Ja es nekļūdos, tad Latvijas Mākslas muzejs ir būvēts neobaroka stilā, un es nezinu, kas varētu būt renesanses stilā uzbūvēts neo-renesanses stilā. Būs ielikt kaut kādu bildīti iekšā pie šī video, gan es internetā atradīšu, bet tā es, protams, viņus atšķirt nemāku. Katrā ziņā autodizaineri ir darījuši kaut ko ļoti līdzīgu, veidojot neo-retro automobīļus. Un varētu teikt tā, ka neo-retro laikmets tieši sākās ar Chrysler. Bija tāds brīdis, kad šī kompānija bija apbrīnojami bagāta. Tas bija auto nozarei vispeļņu nesošākais uzņēmums. Pamatā tam bija tas, ka kompānija mācīja izmantot vienu platformu dažādu izmēru automobīļu ražošanā, tostarp gan ražojot mazus hatchbackus un 7-vietīgus minivanus. Plus vēl viņi mācīja to visu izmērēt starp 3 zīmoliem, kā Plymouth, Chrysler un Dodge. Kompānijai bija problēma. Problēma bija tāda, ka šīs mašīnas izskatījās visas ļoti līdzīgas. Un Toms Gales, galvenais Chrysler dizainers, bija aizņemts ar domu par to, kādā veidā varētu panākt, lai tie auto atšķirās savstarpēji. Un viņš bija reāli nodevies pagājušā gadsimta 30. gadu automobīļu kādai atkārtotai uznākšanai uz skatuves. Viņš pievērsa lielu uzmanību tādiem auto kā Art Deco stila Bugatti Atlantic un Talbot Lago T150 CSS. Es šķiet, ka Instagramā tāda bija ielicis nesen. Un izmantojot šos automobīļus kā tādu iedvesmas avotu, viņš veidoja visādus Chrysler vīzijas konceptus, un tie bija ļoti iedvesmojoši. Iedvesmojoši daudziem autoražotājiem. Principā visi tam pievērs uzmanību. Pirmais auto, ko Chryslers uztaisīja šādā stilā, bija Plymouth Prowler. To viņš veidoja sadarbībā ar Čipu Fuse. Ir tāds slavens hot rod veidotājs Amerikā. Doma bija, ka tam auto būtu jābūt modernai reinkarnācijai Zizi-top mobīlim. Principā tas ir klasiskais amerikāņu hot rods, kas tika veidoti pēckara laikā, pēc 45. gada, kad amerikāņu zaldāti atgriezās atpakaļ Amerikā. Viņi aizrāvās ar 20. un 30. gadu Ford T un Ford T modifikāciju. Zināmā mērā radīja tādu kulta parādību kā dragsterus, hot rodus. Tā Chips Fuse un Toms Gales gribēja uzbūvēt jaunu auto, un tas bija Prowlers. Savukārt šito mašīnu, PT Cruiseru, viņi veidoja kā auto, kurš atgādina 30. gadu gangsteru mobīli. Principā tā līnijās būtu jāmeklē kaut kāds 30. gadu Cadillacs. Es nezinu, vai viņiem tas ir sanācis. Es teiktu, ka man atgādina šis auto Kārlīti mazliet. Starp citu, jūs varētu man pateikt, kāpēc Kārlīti sauc par Kārlīti Latvijā. Nekur citur Kārlīts nav Kārlīts, tas ir vienkārši Moskvičs. Bet Latvijā tas ir Kārlīts. Lai nu kā tur būtu,
uztaisot Prowleru un, zināmā mērā, radot lielu ažiotāžu auto nozarē tādā veidā, Chryslers aizrāva ar šo te neo-retro stilu arī citus autoražotājus. Volkswagens tam sekoja ar savējo New Beetle, Mini ar Mini One, Jaguars savukārt uztaisīja S-Type, Rovers uztaisīja Rover 75. Es šajā sarakstā laikam ieliktu arī BMW Z8 un, protams, arī Chrysler 300C un 5. paudzes Ford Mustang, un tajā laikā bija arī Ford Thunderbird atjaunots tādās pašās senās līnijās. Tā, tik daudz mēs būtu izrunājuši par to, kādā veidā Chryslers nonāca pie PT Cruisera un kas ir neo-retro stils. Savukārt, runājot par pašu PT Cruiseru, tad šis auto bija ārkārtīgi veiksmīgs, un, lai cik tas nebūtu dīvaini, tad, ja ir kaut kādi tiešām veiksmīgi, starptautiski veiksmīgi amerikāņu automobīļi, tad tie nav Corvettes un tie nav Mustangi, bet tas ir Voyagers, protams, Jeep Cherokee, Jeep Grand Cherokee un PT Cruisers. Tad tas ir tas, ko Eiropa ir gatava un arī citas pasaules valsts ir gatavas no Amerikas pieņemt. Tā kā, zināmā mērā, tāds paradoks, ja mēs runājam par kaut kādiem amerikāņu automobīļiem, mēs visi runājam par kaut kādiem lielām jahtām ar milzīgiem dzinējiem, bet īstenībā tas, ko mēs no amerikāņiem esam gatavi pirkt un lietot, ir pavisam kaut kas cits. Tā, un tas ir, zināmā mērā, Chrysler PT Cruiser ir Amerikas veiksmīgākais auto. Tas, kurš autobūvi ir pēc Forda T, protams, pēc Forda T, tas, kurš autobūvi ir iespaidojis visvairāk, radot veselu virkni citu automobīļu, gan Eiropā, gan arī kaut kur citu. Kopā tika pārdoti, ja es nemaldos, kaut kādi 1 400 350 PT Cruiseri. Daļa no tiem ražoja Eiropā, Austrijā. Tas arī tāds interesants fakts, un, protams, arī Meksikā ražoja. PT Cruiseri pat Japānā vienā brīdī bija kā takši. Tā kā šī mašīna bija tiešām pieprasīta. Tā, runājot par šito konkrēto automobīlu, tad Latvijā tas ir nonācis diezgan sen, kaut kādus gadus 12, 13 vai pat 14 atpakaļ. To iegādājās viena jauna ģimene. Tai ģimenei tas bija otrais PT Cruisers, līdz ar to viņi zināja, ko viņi meklēja. Un par to liecina šie te lielie diski, 18 colu diski. Un šie diski PT Cruiseram ir oriģināli. Un, protams, šeit ir tāds maziņš uzrakstīņš aizmugurē. GT 24T. Par to, ko tas uzraksts nozīmē, to es paskaidrošu mazliet vēlāk. Bet kopumā tas, uz ko mēs šeit skatāmies, ir auto, kurš pa Latviju ir nobraucis gana daudz. Tam pašlaik ir kaut kādi 300 000 nobraukti kilometri. Uz odometra gan rāda mazāk, bet tas ir tāpēc, ka kaut kādu laiku atpakaļ viņam pārsvila priekšējais panelis un tiek uzlikts cits mašīnas ar mazākiem cipariem, ar mazākiem nobrauktiem kilometriem. Un tas, ka šis auto ir labi lietots, liecina visādi šādas lietas, kā rekur saskrāpēts un sarūsējis, saskrāpēts un sarūsējis. Es teiktu tā, šis auto ir kopts tāds, bet zināmā mērā, kā lai saka, angliski tāds termins kā survivor. Šis ir viens no tiem automobīļiem. Tehniski viņš ir ļoti labā stāvoklī. Var redzēt no ārpus, ka tas ir sirsnīgi lietots, bet tajā pašā laikā viņš savu funkciju pilda, šis auto brauc. Kā mēs redzam, viņam rekuri pat ir caurumiņš, kas norāda to, ka tam auto kādreiz ir bijusi gāzes iekārta. Un ar visu to gāzes iekārtu šis auto ir spējis nobraukt tik daudz. Tā kā var būt šī te runa par to, ka gāzes iekārtas iznīcina dzinējus, nav visai patiesa. Vai arī
amerikāņu automobīļi, amerikāņu dzinēji ir izturīgāki nekā citi. Tālūk, pavirināsim bišķī durvis, pastīsimies, kā tas auto izskatās salonā. Tā, sāksim ar to, ka, lai atvērtu bagāžnieku, ir jāparāda šīta zīmīte uz augšu. Tā, vāks uz mani nekrīt. Tā, nu tad mēs te redzam, protams, suņu spalvas. Viņš te bija tikai 5 minūtes. Tikai 5 minūtes viņš šeit bija. Pakasies. Es jau sen saku, vajag aizbraukt uz patvērsmu un samainīt tur pret citu ar melnu kažoku. Tad viss šis te nebūtu redzams. Tā, rekā mēs varam sadalīt to bagāžnieku. Tad mēs varam sadalīt bagāžnieku šādā te veidā, kas ir pats par sevi saprotams. Protams, mēs varam nolaist tās muguriņas. Tas viss ir pats par sevi saprotams, bet tagad man ir jāpārslēdzās uz otru kameru. Un to es varu izdarīt te. Tad šādi te paņemt un pasties. Hop! Un man ir piknigalniņš. Ir gan daudz runāts. Braucam. Daudz vietas. Pirms galvas. Arī šeit es sēžu salīdzinoši augstu. Un te ir vēl viena lieta, ka īstenībā šis auto ir, es teiktu, to, ko mēs tagad saucam par crossoveri. Lielākā daļa crossoveri jau ir priekšpēdzīgas automobīļi, un arī šis ir priekšpēdzīgas automobīls. Savukārt, tad, kad es šo auto nolieku blakus tādam automobīlim kā Alfa Romeo Stelvio, tad klīrens viņiem ir vienāds. Nesevišķi uz to, kad Stelvio skaitās crossovers ar pilnpiedziņu, un šitas skaitās it kā priekšpēdzīgas hatchbacks. Es teiktu, ka šitas te ir tā laika crossovers jau. Tā. Bišķīt pa salonu, paņemšu otru kameru, tā. Nu, paskatieties uz šo te neo retro salonu. Kāda tam ir stūrīte, šādi te instrumenti, slēģi. Man liekas, ka ļoti forši. Un tas salons ir tāds, nu, tajā laikā Chrysleram tika pārmests, ka tie paneļi viņam ir ļoti cieti, un es teiktu, ka ciets viņš ir, bet tā plasmasa ir tāda, kā tolets poda vākam. Cieta, bet jūs mīkstumiņam pāri nedara. Bet nu labi, tālāk, kas mums te ir? Šeit mums ir, kur var redzēt, viens glāžu turētājs, otrs glāžu turētājs, pilns ar kabatiņām, kā jau amerikāņu automobīlim. Šeit mums ir glāžu turētājs, kurā, protams, ir kaku maisiņš. Tā, šeit mums ir kondicionieris. Visi šie te slēģi ir viegli sataustāmi un viegli manipulējami. Bet, protams, tā stūrīte. Un es teiktu tā, ka pateicoties tam, ka tā plasmasa ir tik cieta, tie 300 000 šeit praktiski nav redzami. Nu, varbūt tās ādiņa ir bišķīt uz stūras padilusi. Bet kopumā šis salons ir saglabājies ļoti labi. Tā, gana daudz runāts. Tā braukšana mums laikam būtu jāsāk ar vienu manu atzīšanos. Chrysler man patīk bišķīt vairāk kā kompānija, kā man būtu jāpatīk. Es esmu bišķiņ pat daudz aizrāvies ar Chrysler nekā to varētu uzskatīt par normālu. Un tas ir saistīts ar dažiem faktiem manā un Chrysler biogrāfijā. Lieta ir tāda, ka savos jaunības gados es biju absolūts Mercedes-Benz fans. Man principā nekas cits neinteresēja. Mercis, G-klase, S-klase, ko vēl vairāk vajadzēja. Bet 97. gadā Daimler-Benz paziņoja, ka tas plāno apvienoties ar Chrysler. Man tā likās, kas? Chrysler? Daimler-Benz? Es toreiz vispār tādu Chrysler, pasarg Dievs, pat nevarēju atšķirt no Chevrolet. Bet lieta ir tāda, ka Chrysler bija tajā laikā pelnošākais autoražotājs. Par to jau es jau minēju iepriekš. Un es sāku tam sekot līdzi.
Es aizgāju tik tālu, ka šķiet, ka 2003. gadā es diplomu darbu par šo tēmu pat rakstīju. Un sekojot šim te visam līdzi, es zināmā mērā biju liecinieks, redzēju, kā Daimler-Benz klusiņām un lēnām Chrysler nožmiedz. Šīs divas kompānijas, Daimler un Chrysler, apvienojās kā divi vienādi lielumi. Tā apvienošanās bija uz 50-50 principiem. Daimlers, protams, bija lielāka kompānija. Man liekas, pat divreiz lielāka. Tur 300,000 cilvēku strādāja Daimlerī, kad Chryslerī tikai 100,000 cilvēku. Un pēc akciju vērtības Daimlers bija krietni lielāks. Bet Chryslers bija pelnošāks. Piemēram, kaut kādā 1996. gadā, es atvainos, ka es visu laiku pārsakos, Daimlers pelnīja kaut kādus 2 miljārdus gadā, kad Chryslers tevi 5 tajā pašā laikā. Tā kā tā peļņa Chrysleram bija nozīmīgi savādāka. Bet pakāpeniski Chryslers, šīs te divas kompānijas tā kā apvienojās, un ņemot vērā, ka to cilvēku tomēr tajā Daimlerā bija vairāk, tā Daimler kultūra to Chrysler lēnām nospied. Un viss šis te Lee Icocas iesētais azarts, Lee Iacocca, tie, kas nezina, nu, gan jau jūs zinat, bet ja jūs nezinat, tad, piemēram, filmā Fords pret Ferrari, tad Lee Iacocca tur ir attēlots, un tas ir viens no tiem cilvēkiem, kurš pierunāja Carroll Shelby veidot Ford GT, lai ar to konkurētu ar Ferrari. Tā bija Lee Iacocas iniciatīva. Lee Iacocca bija ārkārtīgi harizmātisks vīrs, kurš principā dabūja tādu varu Fordā, ka tas apdraudēja pašu Billu Fordu savā tajā, teiksim tā, varā, ko viņš bija ieguvis kompānijā, ka Fords viņu izsēdināja ārā no savas kompānijas, un viņš aizgāja toreiz uz Chrysler, un Chrysler uztaisīja par tik pelnošu kompāniju, kā tā bija. Savukārt Daimler-Benz visu to nožmiedz. Un man Chrysleru palika žēl. Tā nu ir. Tāpēc es sāku tam visam bišķīt vairāk sekot līdz nekā vajadzēja, un, zinām, mērā zinu mazliet par daudz, nekā man būtu jāzina par šo kompāniju, tāpēc es mazliet par daudz par to visu runāju. Līdz ar to pāriem pie tā, kas ir šim auto zem motora pārsaka. Tātad aizmugurē uz bagāžnieku vāka es teicu, ka ir rakstīts GT 2.4T. Tas nozīmē to, ka šim auto zem motora pārsaga ir 2,4 litru turbodzinējs, kurš attīsta 225 zirgspēkus. Un priekš šī te auto tas ir daudz. Vienkārši traks var palikt. Bez tiesībām var palikt. Traki. Un ja mēs tā rēķinām, ja mēs salīdzinām, piemēram, ar Volkswagen, šis auto pēc masas ir tāds, kā 2003. gadā bija Volkswagens, apmēram 1,500 tas sver. 225 zirgspēki, Volkswagenam jaudīgākais tajā laikā Golfam bija atvainos. Es runāju par Golfu, es needitēšu, negriezīšu šo te visu ārā. Tad Golfam tajā laikā Volkswagenam bija R32 GTI, tam bija 240 zirgspēki, man liekas, ja, uz tādu pašu masu. Tā kā varētu teikt tā, ka šitas te ir reāls hot hatch, un tas ir galīgi, ko tu negaidi, kad tu sēdies pie stūra šim auto. Zinām mērā, tas ir arī viss. Braukšanas ziņā, kā jau amerikāņu šis auto ir mīksts, kombinācijā ar lieliem riteņiem un plānām riepām, es teiktu, ka tas balans nav pareizs, viņš ir šatad pa mīkstu, šatad pa cietu,
Un beņķi, kas tā ir ikdienā lietošanai ļoti, ļoti ērti, es sēžu šeit kā Voyagerā praktiski. Bet tā kā šie beņķi no ādas, es šeit tā slīdu, ka man ir ar sevi jācīnās pagriezienos, ka tikai, ja es gribu braukt agresīvi. Ar šo te auto ir būts trakdejos, Youngtimer trakdejos, un mana pieredze ar viņu ir tāda, ka pirmos 3 apļus es varu braukt tīri normāli. Es varu pat braukt priekšā, pieņemsim, Porsche Boxsteriem. Bet pēc tam es sagūrstu ar sevi, mēģināt sevi noturēt krēslā, un otrs bremzes. Šim auto nav paredzēts bremzes šādai dinamikai, šādai masai. Bet tā, ļoti jautri. Uz kaut kādiem pagriezieniem, krustojumiem pārsteigt kādu cilvēku ar šo te auto var ļoti labi. Vienkārši paņem un nospied viņu. Negaidot. Pats galvenais, lai priekšā nav neviens pagrieziens. Tas ir viss. Tas bija Jānis, skaties Esperauto. Tā.